pievērsīsimies šajā reizē arī tādai lietai, kam varbūt agrāk mēs tik ļoti nepievērsām uzmanību. Es zinu to, ka studiju gados bija diezgan populāri runāt par to, ka kādreiz dzīvē noteikti varēs pieslēgties arī hakeri mūsu leduskapim un izrevidēt to. Un gala beigās pieslēgties arī gludeklim, ieslēgt to tad, kad mēs neesam mājās un ko tik vēl mēs nefantazējām. Bet tagad šī diena ir pienākusi. Lietu internets uzņem lielus apgriezienus, ierīces kļūst arvien gudrākas, un, protams, ka tās interesē arī hakerus. Tāpēc mēs turpināsim ar CERT LV. Dana Ludviga ir pievienojusies arī mūsu semināram. Tā, Dana, esi sveicināta. Sveiks, Krista. Man arī prieks tevi redzēt digitālās nedēļas ietvaros jau atkārtoti. Tā ir, kad tas lietu internets kļūst ar vien, kā saka, modīgāka lieta arī hakeru vidū. Diemžēl tā arī ir. Un tāpēc arī šīs dienas tēma gudrās ierīces vai viedie draudi, jo viss šīs lietu internets, visas tās viedās ierīces, tās tiešām padara mūsu dzīvi daudz ērtāku, sākot no gudrajiem leduskapiem, gudrajiem kafijas aparātiem, spuldzītēm, balss asistentiem un ko tik vēl ne. Tas viss ir ļoti ērti un moderni un skaisti, taču līdz ar tām ērtībām nāk arī šie drošības riski. Un ja mēs pareizi neaizsargājam šīs ierīces un nedomājam par to drošību, tad tās var kļūt arī par vēl vienām ieejas durvīm mūsu drošībā hakeriem, un tas padara mūs daudz ievainojamākus. Un jāsaka, aktuālākā statistika, ko es ieskatījos pirms mūsu tikšanās, Kristap, liecina, ka teju 20 miljardi viedierīču ir pieejams internetā. Tas ir milzīgs skaits. Un ikdienu tas tiešām strauji aug, un šī straujā popularitāte un daudzveidība no spuldzītēm līdz viedajiem saules paneļiem, tas padara viedierīces kā vēl vienu ļoti sulīgu un iekārojumu mērķi kiberuzbrucējiem, kā vēl var piekļūt mums, mūsu datiem un mūsu bankas kontam arī dzen. Un, ja mēs skatāmies, kādi tad ir tie izplatītākie riski, ar ko mēs riskējam, ja mēs laikus nedomājam par savu viedierīču drošību, protams, to ir ļoti daudz, bet tādi pamat 3 riski. Pirmām kārtām mēs riskējam ar saviem datiem un ar savu privātumu, jo visas viedierīces apkopo personas datus, jūs pat nevarat iedomāties, kam ir piekļuvi jūsu viedierīcei, ja tur kamerām, balss saziņai, pēc noklusējuma, teiksim tā. Un, diemžēl, bieži vien šie dati tiek pārsūtīti nešifrētā veidā un glabāti arī nešifrētā veidā. Līdz ar to, ja uzbrucējs piekļūst jūsu viedierīcē, viņš arī piekļūst visiem datiem, kas tur pieejami. Ja tas ir mans vārds un uzvārds, varbūt tas nav mazākā skāde. Mēs jau dzirdējam, kas notiek, ja uzzina, kāds ir e-pasts, vai parole ir tāda pati kā e-pastam, tad mēs varam secināt tos rezultātus. Bet pieņemsim, ja tā ir kamera un mēs piekļūstam video translācijai vai audio translācijai, un tā kamera norāda uz mūsu bērnu istabu vai guļam istabu vai kā citu, tad tā jau ir tāda invazīva iejaukšanās mūsu privātumā. Un jāatcerās arī, ka jebkura liek izpaust informācija sniedz priekšrocības uzbrucējiem veikt šīs sociālās inženierijas uzbrukums, tā kā tam ir arī jāgatavojās. Otrs būtīgākais risks bija tātad ieguva kontrolēt, ja mēs skatāmies iepriekšējo slaidi, tad otrs rāmīts bija zaudēt kontroli. Tātad piekļūstot mūsu viedierīcei, uzbrucējs viņu var arī kontrolēt. Ja tā ir, pieņemsim, viedā slēdzene vai viedie elektroniskie vārti, tad viņi arī var fiziski piekļūt mūsu mājasaimniecībai. Ja tās ir, pieņemsim, medicīnas iestādes kā sirds defibrillators, tad tas arī sekas var būt letālas. Vai arī var inficēt šo pašu iekārtu, kas noved mūs pie trešā riska, tātad arī piekļuvu mūsu tīklam, mūsu bezvadu Wi-Fi tīklam un visām citām iekārtām, kas ir pieslēgtas šim tīklam. Tātad tiešām šis fakts, ko tu, Kristap, minēji, ka caur leduskapu varēs nozagt mūsu bankas datus, ir ļoti reāls un jau notiek principā šodien. Tātad mēs caur leduskapi piekļūstam mūsu mājas internetam, un ja pie mūsu mājas interneta pieslēgts arī mūsu nedrošais dators, tad mēs arī varam droši arī piekļūt tur visai nepieciešamai informācijai. Bet skatāmies nākamo slaidu, tad tas viss nav tikai teoretizēšana, ko es tagad minu, kādi ir teoretiskie draudi, tie tiešām ir patiesi reāli draudi. Un te ir daži
reāli uzbrukumi, kas ir notikuši ar viedierīču palīdzību vai uz viedierīcēm. Proti viens no visizplatītākiem ir bijis Mirai botnetu uzbrukums vai robotīkla uzbrukums 2016. gadā, kad tika veikts lielākais un vērienīgākais pakalpojuma atteices uzbrukums, kur uzbruka Netflix un Twitter mājaslapām. Proti uzbrucēji izmantoja piekļuvi dažādu veidu kamerām un maršrutētājiem viediem un izmantoja viņu jaudu, lai tālāk ar DDoS uzbrukumu uzbruktu Netflixam un Twitterim. Tas ir tāds viens variants. ASV ļoti izplatīti uzbrukumi bērnu monitoriem, tātad ne tikai nesankcionēli piekļuvi šim video translācijai, bet arī audio. Tas nozīmē, ka var sazināties ar bērniem. Un nereti arī šis tiek atklāts uzbrukums, tad tiek šantažēts ar vecākiem, teikts, ka vai nu nolaupīs bērnu, vai nepieciešama izpirkuma maksa kāda. Un tāpat arī notiek ar šīm ļoti populārajām ringa kamerām, kas ir ārzemēs pie ārdurvīm, kur mēs redzam, kurš ir pienācis, mēs varam sazināties, un arī tur notiek nevajadzīga uzmakšanās un komunikācija ar mājas saimniekiem. Taču tie nav tikai un vienīgi riski kaut kur ārpus citās valstīs, arī tepat Latvijā ir zināmi vairāki uzbrukumi tieši viedajām iekārtām, tie ir gudrie saules paneļi, tātad kontrolas pārņemšana pār to, graudu kaltēm ir pārņemta kontrola, tātad ja tās pārāk daudz darbina, tātad pastāv risks, ka var aizdedzināt iestādi vai ražotni. Ir arī vienkārši attālinātie gudrie apkuras katli, kur arī, ja ziemas mēnešos var iegūt kontroli un atslēgt vai ieslēgt vai attiestatīt kaut kādus atjauninājumus vai ko citu, tad šie riski ir reāli un notiek ne tikai ārzemēs, bet tepat arī Latvijā. Bet mans mērķis nav, protams, iebaidīt, jo viedās ierīces ir labas un viņas ir ērtas un viņas ir jāizmanto, bet ir vienkārši dažas lietas un padomi, par kuriem ir jāpadomā, pirms mēs viņus sākam izmantot. Un es esmu apkopojis tādus 5 padomus, kam mēs sekosim, mēs viedās ierīces izmantosim tiešām gudri un droši. Tad pirmā lieta, kas principā būtu ikvienam jādara, ir jāveic tāda kā viedierīču revīzija. Saprast, kas tad ir tas, ko es izmanto. Jo neredz, kad es runāju ar cilvēkiem, saku, vai tad ir kādas viedās ierīces? Saku, nē, man jau nekas tāds īsti nav. Bet televizors, kurš ir pieslēgts internetam, jo mēs caur viņu skatāmies YouTube un Netflixu, arī skaitās šī viedā ierīce. Varbūt mēs esam kaut ko nopirkuši, pieslēguši internetam un jau sen aizmirsuši un neizmantojam viņu viedi. Tad pirmais ir saprast vispār, kas mūsu mājsaimniecībā ir no šīm viedajām ierīcēm, par kurām mums būtu jārūpējās. To mēs varam izdarīt vienkārši apstaigājot apkārt mājai vai arī pieslēdzoties mūsu maršrutētājiem vai rūterim un apskatoties administrācijas panelī, tur Connect Devices, mēs redzam, kādas tad ir tās iekārtas, kuras ir pieslēgtas manam mājas Wi-Fi tīklam. Tas ir pirmā lieta. Otrā lieta, kas arī ir ļoti vienkārša, bet ļoti būtiska un svarīga, ir jānomaina noklusējuma paroles. Kad mēs iegādājamies kādu iekārtu, vai nu tā ir kamera, vai nu tas ir kafijas automāts, vienalga kas, viņš nāk komplektā ar rūpnīcas parolēm. Parasti tas ir admin vai 123, 123, un šīs noklusējuma paroles ir patiesībā publiski zināmas visiem. Un ja tās ir publiski zināmas visiem, tātad zināmas ir arī hakeriem. Un vienkāršākais veids ir nomainīt šīs paroles uz kaut ko unikālu un uz kaut ko drošu, tātad garas paroles un drošas paroles neatkārtojam, viņas neizmantojam citām drošām iekārtām, un, ja iespējams, tad tām aplikācijām, kuras mēs izmantojam jau, lai pieslēgtos šīm iekārtām, arī nomainam paroles un ieviešam 2-faktoru autentifikāciju, kur tas ir iespējams. Trešā lieta vai trešais padoms ir atjauninājumi. Visi ražotāji, tajā ne tikai jūsu datoru un telefonu, bet arī jūsu kafijas aparāts un leduskapis izlaiž šos atjauninājumus, lai novērstu dažādas drošības kļūdas. Un šie atjaunojumi ne tikai novērš drošības, bet mēdz arī, pieņemsim, uzlabot iekārtas ātrumu, stabilitāti un dažādas citas problēmas, kas tur ir. Līdz ar to un šiem atjauninājumiem ir jāsako. Ideālā gadījumā, ja mēs iekārta piedāvā paša atjaunināt
ielādēt atjauninājumus automātiski. Tas ir pavisam skaisti. Ja šāda iespēja nav, tad reizi mēnesī pieslēdzamies un pārbaudam, vai gadījumā kāds atjauninājums nav iznācis un mums nevajadzētu atjaunināt savu iekārtu. Pagājušā gadā, piemēram, bija tiem pašiem LG Smart TV, gudriem televizoriem, publiska ievainojamība, kur teju 4000 televizori bija apzināti arī šeit tepat Latvijā ievainojums, ar kuriem varēja piekļūt tālāk mājsaimniecības Wi-Fi tīklā. Un to visu varēja vienkārši no tā varēja izmukt laikus, iestatot šo automātisko atjaunināšanu. Tā kā iestatam automātisko atjaunošanu, ja tā nav izdarīta. Nākamais 4. solis ir funkcijas, šīs nevajadzīgās neizmantotās funkcijas. Kad mēs iegādājamies kādu viedierīci, ieteiktu apskatīties šajā konfidencialitātes vai privātuma iestatījumos un paskatīties, kas ir tie dati, par kurus man šī iekārta vārds. Jo daudzām šīm iekārtēm ir, pieņemsim, piekļuve mikrofoniem vai kamerai vai attālinātai piekļuvei, kuru varbūt mēs nemaz neizmantojam. Ja mēs šo funkciju neizmantojam, tad mēs viņu atslēdzam. Vai mēs uzskatām, ka viņa nav nepieciešama šai iekārtai, tad mēs viņu atslēdzam. Tāpat arī šos datus, kurus vāc šī iekārta, mēs varam daudzos gadījumos atzīmēt, ka mēs vēlamies, lai seko, pieņemsim, mūsu saturam, kas, pieņemsim, konkrēti ir mani šokējis manā mājsaimniecībā, ir tas pats vecais televizors, kurš kolektē visus datus vai savāc visus datus par mani, nestoties to, kad es neesmu, pieņemsim, ielagojusies savā YouTube vai Netflix kontā. Viņiem ir tā dēvētais Automatic Content Recognition, ka viņš savāc visu informāciju, ko es skatos, tālāk pielāgojot saturu it kā manām vajadzībām, it kā ērtībai, bet tāpat laikā tā var būt arī informācija, kura es nevēlos dalīties, piemēram, ja tur publiski ar ražotāju. Un visbeidzot, pēdējais padoms ir par pašu savu Wi-Fi tīklu, tātad par pašu mājas internetu ir jārūpējas. Jārūpējas jau ir principā jebkurā gadījumā, vai mums ir vai nav šīs viedierīces, ir jābūt drošām parolēm, drošām administrācijas parolēm un drošām arī šīm pieslēgšanās parolēm. Taču, ja mēs izmantojam viedierīces, viena no būtiskiem padomiem būtu viņas pieslēgt atsevišķā viesu tīklā. Proti, ir viens sits vai tīkls, kuru mēs izmantojam priekš savām telefoniem, datoriem, vai kad ciemiņi nāk pieslēgties un bērni savus Nintendo spēlē. Un cits ir mūsu viedierīcēm, mūsu kafijas aparātiem, leduskapim un pārējām iekārtām. Un tam ir pilnīgi cits nosaukums, cita pārole, dati tiek šifrēti un tā tālāk. Tātad, ja nu gadījumā kaut kas notiek un mēs nespējam izsekot šī drošībai, tad arī šis iestatījums ierobežotās hakeru spējas nodarīt mūsu mājsaimniecībai ļaunumu. Tā kā šis ir tādas vienkārši 5 padomi, kam būtu jāsako ikvienam, kuram patīk viedierīces un kuram patīk savu māju un ikdienu padarīt ērtāku. Un ja tiem mēs sekosim, tad tiešām mēs ne tikai mūsu mājas būs gudras un dzīve ērtāka, bet arī ikdiena daudz drošāka. Dāna, paldies liels. Es arī savā pusē pierakstīju to, ka vajadzētu uztaisīt mājās vēl vienu Wi-Fi tīklu, kurā tiešām salikt tās lietas, kuras es varbūt tā neizmantoju tiešā veidā, bet kas tik un tā patērē šos datus un kaut kādā veidā pieslēdzās internetam. Bet vai es varu kaut kā pamanīt to, vai ir kādas pazīmes, kas liecina, ka man tā viedierīce ir uzlausta? Jā, principā ir vairāki tādi, kā teikt, sarkanie karogi, kas var liecināt, ka kaut kas nav labi ar šo viedierīci. Tad pirmā lieta jau ir tas, ka tā pati viedierīce sāk uzvesties aizdomīgi. Ja tās ir vietas puldzītes vai kaut kas tam līdzīgs, viņas ieslēdzās, izslēdzās, restartējās, reaģē pēkšņi savādāk uz manām balss komandām vai citām lietām. Tātad pirmā lieta jau ir aizdomīga rīcība, kura iekārta nekad iepriekš nav darījusi. Otra būtiska lieta ir lēna interneta darbība. Es jau minēju piemēru ar Mirai botnetu uzbrukumu. Tātad, ja man iekārtai ir iebrucis uzbrucējs, viņi izmanto lietām, kuru viņi nevajag lietot, tad es varu pamanīt šo darbību gan ar to, ka pati iekārta strādā lēnāk, kā arī, pieņemsim, mans internets ir daudz lēnāks, jo datu plūsma tiek noslogot ar nevajadzīgām lietām. Un trešā lieta ir tad, ja mēs, pieņemsim, pieslēdzamies arī mūsu
maršrutētājiem vai rūterim, un mēs redzam, ka tur ir kaut kādas svešas iekārtas pēkšņi, tādas, kuras es neesmu pats pievienojis. Tad tā arī var būt liecība, ka kāda no visām manām viedierīcēm varētu būt uzlausta, un uzbrucējs ir atvēris sev vēl vienus vārtus, lai iekļūtu manā infrastruktūrā. Un visbeidzot, ir atsevišķas viedierīces, ne visām, bet, pieņemsim, kā kamerām, ir pieejami šie žurnāla faili vai tādi tā kā log faili, kur mēs redzam, kurš ir pieslēdzies šai iekārtai. Un arī to mēs varam apskatīties. Ja mums ir aizdoms, ka mūsu kamera pēkšņi sāk grozīties no vienas puses un otras puses, vai izslēdzās vai ieslēdzās, paskatāmies, kas pēdējo reizi viņam ir pieslēdzies klāt. Un ja tas neesam bijis mēs, tad tas ir arī fantastiski liecība par to, ka iekārta varētu būt uzlausta. Ko tādā gadījumā darīt? Raut man visus vadus ārā, steigti, kam man ziņot, kas to... Es panikā esmu, ka kāds ir pieslēdzies manai kamerai. Nu, jā, pirmkārt jau vēsu prātu, var vienmēr sazināties arī ar CERT.LV. Mēs jums nokonsultēsim, kas ir darāms, bet jā, patiesībā var atvienot to ierīci, ja pieņemsim tā ir kamera vai kas tam līdzīgs. Nu, atšķirībā, kas tā par iekārtu no interneta, vai nu uzstatījumos atvienot, vai vienkārši atvienot no vada. Un pirmkārt jau pasargāt pašam savu internetu, jo, kā minēju, caur savu leduskapi mēs varam iegūt piekļuvu mūsu mājas Wi-Fi tīklam. Tātad pirmais mēs varam nomainīt Wi-Fi administrācijas pāroli, pašu pāroli, un ja mums nav tas iestatītais viesu tīkls, nu tad tagad ir pēdējais mirklis viņu iestatīt, kā arī attiestatīt visus ierīcēju rūpnīcas iestatījumus, kas mums principā atļaus notīrīt šos ļaunprātīgos kodus, ar ko mums ir inficēta šī iekārta. Un tad, kad mēs attiestatām rūpnīcas iestatījumus, tad gan mēs iestādām ļoti drošu paroli. Ja tā, pieņemsim, bijusi noklusējuma parole, tad tagad ir īstais mirklis, lai izdomātu unikālu, skaistu, garu, sarežģītu paroli. Ja iespējams arī divfaktoru autentifikācija. Vēl mēs varam arī paskatīties, vai nav tie programmatūras atjauninājumi pieejami, ja nav bijusi uzstādīti automātiskie atjauninājumi. Ja mēs redzam, ka ir jaunāka programmatūra pieejama ražotāju mājaslapā, tad to arī uzstādam. Un visbeidzot, tad jā, tas pats solis, ka mēs varam vēlreiz pārbaudīt, tad, kad mēs esam pārstatījuši visus savus administrācijas paroles un Wi-Fi paroles un uzstādījuši viesu tīklu savām viedierīcēm, pārbaudīt vēlreiz to connected devices, kas ir tās iekārtas, kas ir pieslēgts manam tīklam. Tad vai tur ar kāds vēl nav pēdējo kāju atstājis, un tad tur ar to mēs varam mest ārā drošu sirdi. Un vispār es ieteiktu pārbaudīt, jo nereti, ko lietotāji dara, viņi iegādājas jaunu iekārtu, uzinstalē aplikāciju un pirmos 2 mēnešus aktīvi viņi izmanto. Un pēc tam jau par to aizmirst. Un tad padomāt divreiz, vai man tiešām ir vajadzīga attālināta piekļuve savam kafijas aparātam, lai es varētu no gultas uzspiest, ka man kafija gatavojas. Vai es tomēr varu nokāpt lejā un mirs un bērziņš un nedomāt par tām atjauninājumiem. Tā kā tas ir tā kritiskā domāšana jāņem šeit vērā. Tam es piekrītu pilnīgi noteikti, jā. Bet, ja, piemēram, viedierīce nesatur, piemēram, manus datus, nu, tur nav nekādas tādas, varbūt, būtiskas funkcijas, kas var apdraudēt tādu manu datu drošību. Man būtu kaut kā arī par to jāuztraucās, lai viņi tur darbojās tur virpinās tas kafijas automāts vai kas savās. Jā, Kris, tas ir ļoti labs jautājums, jo tas ir viens no izplatītākajiem jautājumiem, ko saka lietotāji, bet nekas jau tur traks nav. Tāda būtiski, ko viņš tad iegūst, tas cilvēks. Ne viņš redz, ne viņš dzird, neko tas uzbrucējs, kam es tur esmu interesējoši. Bet, kā minēju, tad caur šo iekārtu var piekļūt šis tā dēvētais uzbrukums. Es aizmirsu vārdu. Es samontēšu, tad droši sāc no jauna. Jā. Tātad caur šo iekārtu var piekļūt arī jūsu mājas internetam. Līdz ar to šādas iekārtas ir ļoti sulīgas un skaisti mērķi tieši šim motīvam, lai izrevudētu cauri jūsu tīklam un paskatītos, kas vēl cits vērtīgs tur atrodas. Jo gan jau kāda cita skaista gudra iekārta vai dators vai telefons tur ir, kurā stāv šis skaistais bankas konts vai sensitīvie dati, kurus tālāk tad var daudz vērtīgāk izmantot. Tā kā tā ir kā vārteja jūsu infrastruktūrā. Mhm. Un tagad, ja es, piemēram, uzstādīšu tām savām internetu lietām savu atsevišķu tādu tīklu, man tur ir kaut kas īpaši jāņem vērā, kaut kas, nezinu, tāds, kas ir varbūt citādāks nekā piemēram, tas ir datoram vai telefonam.
Teiktu, jā, tāda ērtības labad mēs varam pašu nosaukumu nomainīt, tā lai mēs nesajaucam, ka tas ir tiešām lietu tīklu, internets, ja, ka tad to mēs neizmantojam ikdienā datoriem un telefonam, tā kā nomainam pašu nosaukumu. Protams, tas pats aspekts par drošām parolēm. Iespēju, atķeksējam iespēju, ka dati tiek šifrēti starp VPA2 vai VPA3, kā arī vēl viena opcija, kas ir būtiska, kas atšķirās no jūsu parastā tīkla, ir tas, ka atspējam iespēju automātiski pievienoties šim tīklam. Tādēļ, lai jūsu ciemiņi, kad atnāk vai kāds cits, vai jūs jaunu iekārtu nopērkat, lai viņi automātiski nepieslēdz šī tīklam, bet gan jūsu mājas tīklam. Bet manuāli uzstādiet savās visās gudrajās ierīcēs tieši šo atsevišķo tīklu. Ļoti labi padomu. Tiešām, man liekas, tas ir kaut kas, pie kā vajadzētu pieķerties jau tūlīt pat, ja tas jau nav sakārtots. Dana Ludviga no CERT.LV. Sirsnīgs paldies, Dana, par tavu laiku, par tavu darbu un iesaisti digitālās nedēļas notikumos. Paldies!